Labdien! Mani sauc Ojārs Priede. Es esmu Rīgas mežu kreisā krasta mežstrādes meistars. Šodien es jums mēģināšu izstāstīt vai sniegt padomus, kā uzvesties mežā, mežstrādes laikā, ja nu gadījumā esat iebaldījušies kādā no mežstrādes objektiem, jo mežs nav tikai vieta, kur atpūsties, lasīt sēnes vai ogas, bet tā ir arī vieta, kur daudzi no Latvijas iedzīvotājiem pelna savu ikdienas algu. Šobrīd mēs atrodamies meža pievedēju traktorā, tā saukt par forwarderi, kurš materiālu ieved no cirsmas līdz rautuvei, kur tālāk šis materiāls tiks iekrauts kokvedēju mašīnās un aizvests uz nodošanas punktiem. Par drošību šīs tehnikas tuvumā mēs varam redzēt, kad forwardera operatora redzesleņķis ir tā kā normālam cilvēkam 180 grādi plus mīnus, un kad šajā gadījumā to, kas notiek operatora mugurpusē, operators nevar redzēt. Cilvēki, kas ienākot cirsmā, mēģina tuvoties šai tehnikai, parasti ieiet šajā aklajā zonā, un forwardera operatoram pazūd kontrole pār šo zonu. Viņš jūs vienkārši neredz. Tajā brīdī, protams, ka viņš uzsāks kustību uz atpakaļ, uz savu mugurpusi, viņš pārliecināsies, bet viņš to var izdarīt tikai pār vienu vai otru plecu. Tāpat paliks kāda zona, kurā viņš neredz cilvēka esamību. Līdz ar to, ja mēs esam netīšām ienākuši cirsmā, ienākuši pārāk tuvu šai tehnikai, tas ir 20 metri un tuvāk, operators var jūs nepamanīt un var notikt kaut kas slikts. Uzbraukt virsū, iesist netīšām kādu zaru vai tā savādāk jūs traumēt. Šajā gadījumā cilvēkam, kas ir ienācis cirsmā, pareizi būtu rīkoties tā, iet tehnikai klāt, ja tas ir nepieciešams. Tā, lai operators jūs redz. Tātad no kravas kastes puses vai no tās puses, kurā tajā brīdī atrodas manipulators, lai viņš jūs laicīgi pamanītu.